Nu, viņi neizveido ne momentus, neko. Mēs vienkārši viņus vazājām. Tā un tur vienu musēju džeku salauza. Ja es runāšu, Labvakar jūs mājās. Atgriežās komanda Insiders. Nu jau 3. sezona. 2. bija bišķi īsāka, nu jau 3. sezona, 1. epizode, jaunās telpās, Urban Stock kvartālā, Duntas ielā 7, B2. Turpinam runāt par futbolu, par un ap futbolu, kas notiek Latvijas futbolā, ar ko kāds izcēlies vai nav izcēlies. Iedvesmot, mīlēt futbolu un skatīties viņu pēc iespējas vairāk. Šodien pie mums ciemos ir jaunizcepti Latvijas 1. līgas čempioni no Supernovas, Haralds Silagailis un Ričards Penka. Čau, kungi! Sveiki, čau! Labi, sāksim uzreiz ar kā ar ierasto, kā jums iet, kā starpsezona, kas notiek, kas jauns? Nu, pagaidām tikko esam iegājuši starpsezonā. Ir nedaudz pauzīt un kā parasti. Pēc sezonas gribās paņemt kaut kādas 2 nedēļītes tā bišķīt mierīgi, bez skriešanas un tā atpūsties kaut kur, varbūt kaut kādā ceļojumā aizbraukt un tā. Pārsvarā viss kārtībā. Tev? Jā, vispār es Harals pateicu, atpūšamies, ir laiks padomāt par savām spēlēm. Nu jā, čilojam. Super. Vai saskaņojāt ar klubu ierašanos? Jā. Ar ko saskaņojāt? Ar prezidentu un galveno treneru. Viegli atļāva atnākt? Jā, viss kārtībā. Ja? Teica, kad iet, lai reklamē. Neiedeva jums kaut kādu uzdevumu, kas ir jānoreklamē? Nē. Kaut kāds nākamās sezonas taktika? Nē. To es domāju, ka Leģionāri pats. Nav? Ok. Ja kas, tad meklējam spēlētājs virslīgā? Nebija tā, ne? Ok. Īsumā varbūt pastāstiet par nākotnes līgu. Kā jums gāja? Kā klubam, kā individuāli spēlētājiem, jo, cik es zinu, uzvarēt nebija tik vienkārši. Jo, man liekas, ja es pareizi atminos, jūs man varat palabot ap septembri kaut kur bišķi, man liekas, jums kājas trīcēja. Nebija tā, ka likās, ka būs baigi. Man liekas, sezonas sākumā visi lika ļoti liels cerības uz jums, ka jūs, tā kā tiksiet tālāk, bet, vinēsiet. Bet septembrī, man liekas, bišķiņ bija tā, kad uz mandrika bija, kā tautā saka, vai ne? Bija tā. Es teikšu godīgi arī, pats pēc savām sajūtām. Skatījāmies ļoti daudz jaunie spēlētāji. No komandas mēs esam ļoti jauna komanda, vismaz bijām. Ļoti daudz skatījās tabulā, un tā bija tā galvenā problēma. Un līdz ar to arī, es domāju, ka spēlēs bija tas mandriks saucamais, un arī treniņos varēja just, kad bija šī, ir tā, ka ir uztraukums un brīžiem arī kodās daudzās epizodēs uz laukumu, ka spēlētājs ikdienā treniņos var izpildīt to un izpildīt to bez problēmām, tad viņam kaut ko zūd pārliecība uz laukumu spēles laikā. Es domāju, ka tas arī ir tas ietekmē tas, ka tabulā kāda bija situācija un arī varēja just, ka septembrī bišķīt mēs paklupām, bet tālāk viss kārtībā saņēmāmies. Un treneris kā kluba prezidents, viss nebija pušiņas uz to, kā ir, piemēram, tādā, varbūt ne tur detaļās, bet kopējā tā situācija, tā sajūta brīdī, kad tu jūti, ka varbūt kaut kas slīd ārā, bet ticība pašiem, acīm redzot, ja vinnējāt, tātad bija, bet klubs ļoti normāli atreaģēja tajā momentā, vai? Jā, es teiktu tā, pirms 2. apļa mums bija klupiens, es neatceros tikai, kurš tas bija. Pēc pirmās spēles pret Smilteni jau pušiņas bija, kad mēs zaudējam. Jā. Un es atceros, pirms 2. apļa mums bija uzdevums uzvarēt visas 13 spēles, kas ir palikušas. Mēs uzsākām ļoti labi, tad mēs paklupām pret kaut ko, es neatceros īsti pret ko. Atceros arī nesen tā spēle pret Ventspili, kas bija izbraukumā. Šausmīgs laiks, drausmīgs laukums, kaut gan no sākuma likās, ka viss ir kārtībā. Nereāli mīgs bija un vispār baigi grūti spēlēt pa zemi, mēs spēlējām pa zemi. Bet vajadzēja laicīgāk noteikti, kad kādam no spēlētājiem, kādam no pieredzējušākiem vajadzēja kaut ko teikt, ka jāspēlē varbūt pa gaisu, jālaiž otrs uzbrucējs. Un noteikti, ka tad varbūt nebūtu tik grūti uz sezonas beigām, bet noteikti, kad mums ļoti labi izdevās pabeigt tās sezonas pēdējās spēles. Varēja just, kad kolektīvs ir ļoti savācies kopā. Mums arī bija pāris team building. Jā, saliedējušies bijām. Un
varēja teikt, ka tieši ar to mēs arī varbūt arī izvilkām. Ne tieši pēc spēles, bet tās cīņas pāris, kas bija komandā un kas bija. Tas bija tiešām wow. Un vēlreiz gribētu pateikt Džekiem paldies, kas nokapāja līdz galam šo sezonu. Neliela reklāmas pauze. Gribam atgādināt to, ka jau šo piekdienu 29. novembrī veikalā komanda Black Friday izpārdošana. Un tiekamies 5:00 ar Latvijas izlases spēlētāju, RFS spēlētāju Robertu Savaļnieku. Gribu uzdot jautājumu, satikt, dabūt autogrāfu no Robčika. Droši nāc piekdien 5:00 uz veikalu komandu Dunas ielā 7, B2 Urban Stock kvartālā. Tiekamies! Kā jums vispār, jūs divi esat bijuši arī ārzemēs, pirmās līgas līmenis? Kā jums pašiem liekas, tagad tā sezona ir aizvadīta, viņi jau ir aiz muguras, esat izcīnījuši ceļzīmu uz virslīgu, un tagad atskatāmies tas pirmās līgas līmenis, komandu, kopējā tā grupa pirmās līgas, cik viegli ir sakoncentrēties, teiksim, spēlē ar to pašu Albertu, kurš tagad redzējām vinnēja grobiņu, un spēlē, pieņemsim, ar Rēzekni. Tā starpība ir ļoti liela starp šīm komandām. Ziniet, kad es spēlēju pret Rēzekni, bija tā, ka mēs dominējam visu laiku. Pret Albertu bija tā, ka mēs tikai spēlējam pa gaisu. Nevarēja pirmā spēlē, izdarīt. Pirmā spēlē RTU stadionā arī tur saudabīgs tas segums ir, un tāpēc arī nebija jēga spēlēt īsti pa zemi. Tāpēc arī Ričards pareizi pieminēja to. Un tas līmenis, kā jums liekas, viņš pēdējos gados ir, es zinu, ka jūs spēlējat laikam pirmo gadu, nav pirmo gadu, tu spēlēji, man liekas, arī iepriekš pie Rīgas. Es biju pie Salaspils. Arī pirmajā līgā? Jā, pirmā līgā. Un tu biji pie Tukuma. Iepriekšo gadu es nebiju Latvijā vispār. Jā, tu biji projām, jā, bet pirms tam? Tukumā. Jā, Tukumā bija. Un tas pirmās līgas līmenis, kā atšķirās no tā laika un tagad ir cēlies? Tā laikā bija, man liekas, grūtāk. Bija ļoti, ļoti daudz komandas, kuras spēlē ar pirmās komandas čekiem. Jā. Dublieru komandas noteikti. Pie dublieriem atnāca no virsligas čekiem un palīdzēja. Kā Tukumā bija, es nezinu, kad gājas 10 spēles nespēlēju, jo atnāca džeki no virsligas. Un bija grūti tikt sastāvā, jo vajadzētu iet augšā tabulā. Bija grūtāk. No manas puses, es teikšu godīgi, Salaspilī mums nebija īpaši no pirmās komandas spēlētājiem. Mums bija jauni džeki, mēs spēlējām 5., 4., 6. gadu varbūt pāris bija. Bet tas arī viss. Un es teiktu godīgi, tajā sezonā, salīdzinot to sezonu un šo, tajā sezonā es arī paspēju paspēlēt pāris spēles, ne līdz galam sezonu nospēlēju, bet paspēju to pirmo daļu, arī otro apli sāku. Bet šogad bija daudz grūtāk. Nezinu, ar ko tas bija saistīts, bet šogad var just, ka tā pirmā līga ir noteikti palikusi profesionālāka, arī attieksmes ziņā, kā komandas atbrauc un kā paši spēlētāji attiecās pret savu darbu, kas ir uz laukumu. Noteikti, kad ir uzlabojies līmenis. Un tas ir pozitīvi, tāpēc, kad gribās, lai Latvijas futbols aug arī zemākās līgās. Teikt arī, es iepriekš nebiju spēlējis 2. līgā, kur šogad es paspēlēju pie 2. komandas. Zinu, ka 3. līgā ir tāds savu amatieru līmenis, bet 2. līgā jau arī bija diezgan profesionāli. Arī tās pašas dublieru komandas tur ir pāris, cik es atceros, Jelgava bija. Mēs bijām arī, vēl kaut kas bija, nezinu, neatceros, bet zinu to, ka tiešām tas līmenis nav slikts. Līmenis aug un tas priecē. Jautājums par pirmā līgā vēl joprojām ir tā, ka, ja teiksim, mēs skatāmies atpakaļ kaut kādus gadus 5, 6, varbūt es tagad kļūdos, bet aptuveni. Bija, kad pirmo līga arī reklamēja, kur tiekās nākotne kopā ar pieredzi. Tagad ir tāpatās vai tomēr vairāk ir jaunieši pirmajā līgā, kas spēlē? Šobrīd man šķiet, ka ļoti daudz jauniešu spēlē. Ja? Ir jauns komanda, Skānste. Tas pats Alberts arī. Albertā diezgan jauni spēlētāji, jauni džeki. Mēs arī. Mums arī diezgan jauna komanda. Neskaitot tur pāris leģionārus varbūt, vai džekus, kas tur no īres ir atnākuši. Bet tie arī nebija baigi veci. Un, man šķiet, ka pārsvarā nākotnes līga ir ļoti, ļoti jauna. Es neatceros īsti, kā ir citās komandās, kas ir Rēzeknes, Milteni. Tur man šķiet, ka bija nedaudz vecāki džeki. Bet tā Mārupa tāpat arī tur diezgan jauni džeki spēlē.
Jā, man šķiet, ka noteikti ir jaunāki. Man viennozīmīgi ir jāuzdod šis jautājums. PPK, Saldus Lēvona, PPK apvienošanās, PPK komunas pievienošanās pirmajai līgai. Tas, es domāju, deva ļoti lielu impaktu sezonai. Super. Es esmu tikai priecīgs, ka tādas komandas nokļūst un apvienojās. Nokļūst tādās līgās kā nākotnes līga. Es domāju, ka arī virslīgā viņi izstītos, es neteikšu par futbola ziņu, bet fanu ziņā super top. Atmosfēra arī pirmajā spēlē, ko spēlējām izbraukumā, tur bija vienkārši fantastiski. Es uz to spēli biju. Jā, tur es redzēju, kā tu iesiti golu un apbēdināji PPK. Bet, viss cieņa viņiem tiešām. To, ko viņi dara ar Latvijas futbolu, kā viņi arī izlases spēles. Es zinu, ka tur fanu sastāvā ir līdzjutēji no PPK. Un, man šķiet, ka superīgi tiešām tas tikai pats ir uz augšu Latvijas futbolu un Latvijas futbolu latiņu. Super prieks dzirdēt un novēlu PPK tādā garā turpināt un sasniegt arī sportisko rezultātu, jo šogad viņiem nevisai tur labi gāja. Kā nosvinējāt čempionu titulu? Tičets var izstāstīt. Nekā tāda nebija. Neatceries? Nekas tāda nebija. Vienkārši, ļoti vienkārši. Bija bankets. Uzreiz nākamajā dienā. Ne nākamajā, bet tajā pašā vakarā. Pēc spēles uzreiz mums jau viss bija ieplānots. Līdz spēlē būs, nebūs, uzvarēsim, neuzvarēsim. Bet prezidents bija pārliecināts, laikam. Cik vienu dienu? Vienu vakaru. Vienu vakaru? Profesionāli. Pirmā līga mainās. Visi profesionāli. Kādreiz es dzirdēju, ka svinēja pat 2 vai 3 dienas. Mums diezgan jauna komanda. Daudziem pēc pasas neļauj. Ja? Tas tā kā, zinu, kad šitos te NBA, kad čempions, un tad tur, zinu, ka viņiem no 21 drīkst alkoholu lietot. Un tad tur svinībās, kad ir 18, 19, 20 gadīgs, un tu sēdi un dzer koliņu. Tev parādās, ka tu esi debitējis virslīgā. Tā ir? Nē. Tev parādās viena spēle transfermarktā. Jā, 56 minūtes. Ļoti maz. Jā, bet sanāk, ka tu virslīgā esi debitējis. Jā, bet... Tu to neuzskati, ja? Tas bija sen jau. Ok, labi, tad 56 minūtes. Jā. 56 minūtes virslīgā un salīdzini to, tās sajūtas, ka tu ej laukumā virslīgā un tās sajūtas, ka tu ej pirmajā līgā. Es zinu, varbūt tāds vispārnāts jautājums. Vienkārši tu izēji laukumā, pret kur komandu tu debitēji? RFS. Bija ļoti liels mandriks. Ļoti liels. Es biju uz benča. Es domāju, ka es vispār neiziešu. Bija tāda svarīga spēle. Un es skatos tā, un tur vienu musēju džeku salauzu. Vajadzēja mainīties ar viņu. Man treneris Dišlers pateica, Riča, davai nāk. Es atnācu, man tāds ļoti liels mandriks bija. Ļoti daudz skatītāju bija. Tētis, tu esi ceļš, jau smaida, es redzu. Iznāk tur, un tāds fazons sākās. Tā vazāja man vienkārši. Tas Māreš man uzlica vēl pirmo reizi uz Vingaru, kurš spēlē uz visas malas. Vienkārši tas bija. Bet labi pieredze. Jā, pret Marešu tur bija ļoti, ļoti krūti spēlēt. Un tagad pieņemsim no tāda tādam tradicionālam Latvijas, es teikšu, nevien neaizvainot līdzjūtējiem, kurš varbūt īsti nesaprot šo starpību. Izstāst, cik liela ir tā atšķirība, ka tu izēji pirmajā līgā, piemēram, spēlējot pret vidusmēra komandu, Māru pieņemsim, un tu izēji spēlēt pret RFS. Kas ir tās galvenās 3 atšķirības? Kad tu tikai spēlē pret RFS, tu tikai skrien un tev vajadzēja atņemt bumbu. Viņi kontroli, tur viņam visiem ir baiga tehnika, vienkārši kosmos. Kad es izgāju pret Māru, nebija tāda futbola viņiem. Visiem ir tāda, vienkārši tehnika. Mārišam, Līpušais, viņam baigā tehnika. Mārupē tur neviens nav tāds tehniskais. Tā galvenā atšķirība ir noteikti ātrums, domāšanas ātrums un futbola vispārībā izpratne. Tas, ko es arī bieži vien saku, ka ir daudz jauni spēlētāji, kuriem tur, piemēram, 17, 16, 17, 18 gadi, kas ir tikuši pirmajā līgā, un viņiem, nāk tāda pārliecība, ka viņš varētu mierīgi spēlēt virslīgā. Es vienmēr saku to, ka tas ir jāsaprot, ka tie ir 2 dažādi līmeņi. Jo, ja mēs redzam arī pa komandām, teiksim, kuras uzvar pirmo līgu, un ja saglabājot sastāvu spēlē virslīgā,
tad lielākajā daļā viņš principā nākamā sezonā arī atvadās no virslīgas. Diezgan liela atšķirība. Ātruma atšķirība tiešām. Tagad pārējot uz virslīgu. Kādas ir jūsu pozīcijas? Jums ir coach ir iedevis jau individuālo šito te sagatavošanās lapu vai uz virslīgu? Uzreiz uz virslīgu. Jā, bet jūs coach, esat pārliecināti, kad ar jums rēķinās, būsiet nākamgad sastāvā? Es teikšu godīgi, es nemācīšu šobrīd atbildēt uz to jautājumu, jo es nezinu, kā ir, kā tur būs. Es zinu to, ka 9. decembrī sākās treniņi. Jā. Tas ir tāds pirms pre-season sagatavošanās. Pirms Ziemassvētkiem. Būs liela konkurence. Jā, būs liela konkurence un noteikti, kad būs papildinājumi. Tāpēc skatīsimies, kā būs pirms sezonas. Noteikti būs saruna gan ar prezidentu, gan ar galveno treneru. Man ir jautājums. Teiksim, mēs esam dzirdējuši, ka komandās, arī virslīgā ir saucamie penalti, tā kā sodi, kaut kāda sodu sistēma par treniņu kavējumiem, UTT. Pirmā līgā līdzīgi ir, čempionu komandā. Ir kaut kādi izstrādātie sodi? Šogad es gribēju to ieviest reāli komandā, tāpēc, kad visās komandās, kuras iepriekš bija kaut kas līdzīgs, un man gribējās to kaut kā ienest komandā, bet kaut kā mēs tur beigās ar to visu nesarunājām savā starpā, komandas biedri. Līdz ar to mums īsti nekā nebija. Tā kā, ja tur kāds kaut ko ne tā izdarīja, kaut ko nokavēja, treneris vienkārši lika viņam vākt inventāru pēc treniņa. Tur paņem kādu jaunāku līdzi, un tas arī viss. Okay. Šobrīd, teiksim, pirmās līgas klubos kaut kāda ģedavšina, tādā, kā lai saka, veco laiku vārdā nosauktā ir, nav? Nē, es nezinu, kā ir citos klubos. Zinu, ka mūsējā noteikti nav, tikai tāpēc, ka mums bija nereāli jauna komanda. Un arī tie spēlētāji, kas bija vecāki, viņi pievienojās vēlāk, līdz ar to tie jaunie jau bija ilgāk komandā. Un arī, savā starpā, es saku, Dimitro Sulā, kas mums bija uzbrucējs no Ukrainas, no viņa varēja tikai paņemt. Es teikšu godīgi, es no viņa tikai paņēmu labu. Nezinu, ja viņš būs nākošais, kad es būšu ļoti priecīgs ar viņu turpināt arī trenēties kopā, jo viņš tiešām ir pieredzējis uzbrucējs, un es redzu, ka no viņa var mācīties, ar viņu vajag runāt arī. Un man bija prieks, ka man izdevās ar viņu atrast kaut kādu kopīgu valodu. Sezonas pēdējā daļā, jo no sākuma mēs tur iepazināmies, kamēr kas, kā. Un sezonas beigās mums sanāca atrast kopīgu valodu, un ļoti daudz es ar viņu centos runāt un uzzināt jaunu visu kaut ko, jo katru dienu ir jāmācās arī. Es uzskatu, ka kā uzbrucējiem, jebkurā pozīcijā, futbolā, katru dienu tur uzzināt kaut ko jaunu iemācīties, un noteikti, ka tas ir tikai jāpaņem. Es pilnībā piekrītu, ceļš tas ir labi, ja komandā ir pieredzējuši spēlētāji, jo tad tu ļoti daudz iegūsti. Jo kāds citreiz liekas arī, es atceros tādu gadījumu, kad, es nezinu, vai jūs atceraties, bija futbola klubā Mete, kādreiz spēlēja tāds Gatis Kalniņš. Jā. Un tad arī viņš, teiksim, daudzi varbūt nenovērtēja to viņa pienesumu komandai, bet tā pieredze viņa nenormāli vienkārši. Viņa tik ļoti daudz dod laukumā. Tas ir man ļoti liels prieks, kad jaunieši novērtē pieredzi un ņem no tās. Pirmā līga, kā ir ar jūs kaut ko strādājat vēl paralēli vai tikai futbols? Man šogad sanāca tā, kad es uz gadu beigām, uz sezonas beigām, kad palika mazāk treniņi, es aizgāju strādāt, jo, līguma mums nav. Vismaz man personīgi nav līguma, un es spēlēju priekš savas nākotnes, un spēlēju priekš komandas un par emblēmu. Es tikai futbols. Tikai futbols, jā? Vispār nestrādāju. Visa iniciatīva uz futbolu. Okay. Tas nozīmē to, ka ir kaut kāda arī aldziņa, ja? Aldziņa, nē. Aldziņa, prēmijas? Nē. Nekas nav. Nevienā klubā nav? Diemžēl nav. Nezinu, kā ir citos klubos. Bet pat dzirdējuši, ne? Nē, mēs personīgi nav. Par citiem mēs nezinām neko. Par citiem arī neko. Klubā ir kāds spēlētājs, kurš varbūt ir uz algu, kurš, piemēram, tas, ko tu minēji? Noteikti, ka leģionāri. Jā, tiem ir obligāti. Bet vietējie visi principā uz ticību, uz nākotni. It kā, savā starpā neviens īsti par naudām un algām nerunā. Tas normāli. Tas ir normāli, lai kādu varbūt tur neaizvainot vai kaut kas tāds. Tas tikai pareizi. Tagad būtu interesanti, ja tu pateiktu to, ka tu pelni štuku un tev maksā 200. Košice, Marija Cilento,
Tas ir tev, un tev ir San Marzano, vai otrādāk, ja tev ir San Marzano. Tad sāksim ar to, kurās akadēmijās jūs izaugāt šeit uz vietas, un tad salīdzinām to, kur jūs aizgājāt, un varbūt tev ir viena, sāksim ar tevīm, San Marzano laikam, ja tā saucās. Tas ir Itālijas kura līga un... D-sērija. Bijām Eccellenza, tas ir 5. līga, un pēc tam ir D-sērija, C, B un A. Līmenis, ļoti labs līmenis. Es domāju, ka būs vispār... Tāds sūds būs. Atbrauc tur, bija spēlētāji no Serie A, arī tādi, kuri jau paspēlēja. 40 gadi viņam ir. Tas ir crazy. Jā. Līmenis ļoti labs. Labāk nekā virslīgā točnā. Priekš manis, jā. Tad Raimonds Krols, kas spēlē C sērijā, tas ir labāk nekā virslīga? Jā. C sērija, manuprāt, arī C sērija. C sērijas arī bija. Nezinu, kā ir šobrīd, bet cik es atceros, cik es pats arī biju T sērijā. Man nepaveicās ar komandu. Teikšu godīgi, es nespēlēju tur īsti, bet to, ko es redzēju no malas, un arī treniņos, ko es sajūtu uz sevi, uz savas ādas arī. Tur tiešām ir augsts līmenis. Tu esi bijis arī U19, vai ne, izlasē? Jā. Tu esi bijis jauniešu izlasējis? U17, jā. Tu biji elitē U19, kas spēlēja, jā? Nē, es nebiju. Es neaizbraucu. Nē. Okay. Kurās akadēmijās jūs izaugāt? Es tu jautājumu uzdevu, bet... RFS. Tu RFS un tu? Es sāku Jūrmalā, tad es biju FK Kaugura. Jā, zinu. Poļakovs, Mihails. Jā. Un pēc tam tālāk mums apvienojas uz Jūrmalu, un pēc Jūrmalas beidzās, tas bija U13 vecums, U12 un pāriet uz U13. Es aizbraucu uz Ventspils akadēmiju, tur es nospēlēju 3 sezonas, un tālāk es nepagarināju līgumu ar viņiem, un atbraucu spēlēt uz Rīga FC. Man bija pārbaudas, es izgāju pārbaudas, un biju U16 pirmā gadā, uzvarējām čempionātu, arī tajā gadā tas bija pirmais mans tāds, kaut cik nopietnais tituls. Un pēc tam bija U18. Bet U18 bija apvienots ar Salaspils komandu, tāpēc arī tas gads man sanāca, ka es spēlēju gan pirmā līgā, gan pa U18. Diezgan daudz spēles tajā gadā sanāca. Un līdz ar to, ka sanāca nereāli daudz spēles tajā sezonā, bija ļoti daudz materiāla. Un es pamēģināju sevi ārzemēs, aizbraucu uz akadēmiju Slovākijā, tā ir Košice, FK Košice, tā arī saucās. Un es īstenībā biju tuvu pirmajai komandai, bet teiksim tā, pēc nosacījumiem mēs vienkārši izlēmām, ka nepaliksim tur, un es atgriezos atpakaļ. Tad bija ilga pauze īstenībā, visu vasaru man nebija komandas. Man bija doma, ka es vairs negribu spēlēt futbolu, jo es īsti neko nevaru atrast, un atgriezties pēc ārzemēm uz Latviju, man vienmēr bija bail atgriezties, tāpēc, kad man likās, smiesies par mani, jauns, skaidrs, ka bija bišķīt jaunāks un bija bišķīt savādāk domāšana. Bet tad, kad es pēc tiem 3 mēnešiem aizbraucu uz Itāliju, es tur ļoti daudz laika pavadīju pats ar sevi, un man bija tiešām tāds pārdomu periods par futbolu, vispār par dzīvi. Un tur ļoti daudz, ko es iemācījos, ļoti daudz, ko sapratu arī. Un tur bija problēma, ka es nespēlēju tiešām. Un tur klubs nebija labā situācijā, bija uz izkrišanas robežas. Tajā sezonā arī viņi izkrita uz 5. līgu sanāk. Un tas, kad ļoti grūts periods tas bija, es teikšu godīgi, es nespēlēju. Sanāk kaut kādi 6-7 mēneši man nebija futbols. Tā kā nopietnas spēles, tā kā nopietna sezona. Jā, es gatavojos ar komandu kopā, bet es nejūtos, ka es būtu komandā, ka es būtu komandas sastāvdaļa, jo pirmkārt es nerunāju itāliski tajā brīdī, es tikai uz beigām iemācījos, un neviens tur nerunā angliski arī. Tā kā tur tāds, komanda, Itālijā vēl... Kur viņi sanāk atradās? Tas bija pašā apakšā pie Neapoles, jā, un zem Neapoles sanāk tas bija. Un tad es atgriezos atpakaļ uz Latviju, un parādījās variants ar Supernovu, tur pārbaudas, un tad pagaidām esmu šeit. Ļoti grūti ir komunicēt tur. Neviens nezina angļu valodu, neviens. Jā. Mana komandā... Ar tagad itāliski māki jau runāt? Kaut kāds varbūt 40%, 50% jau zina. Ar izlases treneru varētu komunicēt? Es domāju, ka jā. Tad viss kārtībā. Nē,
Tas, ko es gribu pateikt, ir klausoties arī jūs un nododot mēsēdžu arī jauniešiem, kas mūs skatās, viņu vecākiem un citiem futbolistiem, kad nevajag nekad padoties. Vajag iet līdz galam, jo kā viens piemērs, ko es arī daudz minu, un viņš arī bija pirmajā sezonā pie mums šeit, ir Marko Regža. Arī viņš parakstīja līgumu ar RFS. Netika, tagad es varu kaut kur varbūt kodās niansēs bišķi kļūdīties, bet ideju overall, ja. Netika iekšā RFS, aizgāja uz Daugavpilu, pēc tam viņš pat uzspēlēja pirmā līgā pie Supernovas, ja, un tas tā karjera ir tāda, ļoti lieliem līkločiem. Un beigās viņš ir rezultatīvākais virslīgā, ja, pagājušā sezonā. Šogad gan viņam tā otra sezonas puse tāda neizdevusies, ja, bet tas, ko es gribu pateikt, ir to, ka, nekad nevar zināt, ja tu ticēsi, strādāsi, iesi, tas rezultāts atnāks. Protams, lai kļūtu tur par top, ir jābūt arī, es domāju, kaut kādai ļoti lielai veiksmēji un ļoti lielam talantam. Protams, es piekrītu arī. Tā ir diezgan liela veiksmes spēle arī futbols. Profesionāls futbols. Ne katrs mēs zinām, cik, nezinu procentos, bet ļoti, ļoti maza daļa. Jā, un mūsu, kas bremzē, ir tas, ka mēs esam Latvijā. Arī fakts. Es nesaku to, ka Latvija ir slikta, bet vienkārši mēs augam, attīstamies, bet pēdējo gadu rezultāti un OTT, un, protams, ja tur, teiksim, mums nav spēlētāji, kas būtu pēdējos, es nezinu, cik gadus nostiprinājušies kādā no top 5, teiksim, līgām. Jā, mums ir iesteigāta taciņa Polija, kur daudz mūsu spēlētāji, sākot ar, jau atceroties iepriekš, tur Višņakovs, bija šitas te, kas spēlēja izlasē. Rakels, jā, Gutkovskis, tagad Jaunzems, Cigaņiks, kas bija. Ir ļoti daudz spēlētāji, kas mūs tur ir pieteikuši, tāpēc mums tas ceļš baigi forši uz turieni izstūrēts. Un tad mēs ļoti daudz, teiksim, kā futbola līdzjūtējs, es teikšu, arī cerēju, ka Raimonds Krols aizķersies Itālijas, A sērijā vai B sērijā, un protams, ka viņš to celiņu atvērs priekš latviešu spēlētājiem. Cik viegli, kā ir jūs pēc sevis pāriet no tā jauniešu futbola uz pieaugušo futbolu? Tie ir tādi divi dažādi, teiksim, līmeņi un UTT, vai tas ir, neteiksim, pat līmeņi, bet vairāk tā, kā saka, tas jauniešu futbols, viņš ir tomēr jauniešu futbols. Viss ir for fun, for forši, tam līdzīgi, bet tā pārslēgšanās tieši uz lielo futbolu. No jauniešu futbola uz lielo futbolu diezgan. Tas notiek kaut kā, dažiem tas notiek kaut kā pats par sevi. Tu nejūti to. Nejūti, ka tu pārslēdzies, un ir brīdis, ka tev varbūt kā jaunieti pasauc pie vecākiem spēlēt. Yeah. Un tajā brīdī tu sāc just to, ka ir savādāks tas futbols, fiziskāks, ātrāks un vispārējais, bet kopumā no jauniešu futbola ir grūti pāriet uz lielo. Tāpēc, kad citi nav fiziski sagatavojušies pieaugušiem futbolā. Citi nav morāli sagatavojušies, vai citi nav tehniski. Nav atkarīgs, kāds ir iemesls, vienkārši ir tas, ka tiešām nav viegli, bet tas ir katram savādāk. Tā kā var arī būt tā, ka ļoti viegli tev sanāk pārslēgties uz pieaugušo futbolu, jo tevi sākuši jaunā vecumā jau aicināt pie vecākiem džekiem spēlēt. No sevis es neatceros arī, cik man bija gadi. Es atceros, mums bija tāds, es nāku no Valmieras, un tur bija tā, kad es 14, 15, tie bija citi laiki arī, ja, tur, un mūs, teiksim, paralēli tur jauniešu čempionātam, tur U18 un UTT, ielika spēlēt rajonu čempionātā. Vienkārši, lai ar večiem paspēlētu. Un tad arī, likās, viens puses skaties, tur, vēdriņiem stāv tur kaut kādi, tu zini, jā, viņš kaut kad spēlējis, bet tu jau veidi tāds, bet es esmu futbolists, es tagad skrienu, un, kad tev tur vienreiz, kā saka, bortā ielikt, tad tu saprati, ka tas nemaz nav tik vien, ka futbols nenotiekās tikai ar to, cik tu esi tehnisks, tur džeks, viņš var neskriet, bet viņš pozīciju vienmēr izvēlās tādu, ka tu viņam īsti garām netiec. Jā, jo viņš tev vai pareizā laikā uztaisīs sodu pret tevīm, vai pareizās laikā viņš pārķers bumbu, ka viņš lasa to spēli. Tur tā futbola domāšana ir. Tas īstenībā nav slikta vieta, kur sagatavoties pieaugušajiem futbolam. Arī salīdzinot, es, piemēram, bērnībā
es vienmēr gāju pagalmā, bumboties. Man futbols, es nezinu, tiešām ļoti agri sākās. Un arī es uz treniņiem ātreiz gāju, jā, un es pagalmā ļoti daudz spēlēju ar vietējiem džekiem. Tur bija, kā jau pagalmā, katrs savā vecumā. Tur bija savējie, kaut kādi tur savu vecumu džeki, kas bija vecāki. Ar vecākiem vienmēr gribējās spēlēt pret vecākiem, jo ar viņiem bija interesantāk. Nezinu, man vienmēr patika, kad man tas kontakts vienmēr ir paticis arī. Varbūt šobrīd arī, tāpēc es kaut kur nebaidos tur iebāzt galvu kā uzbrucējs kaut kur, ne katrs gribēs iebāzt savu kāju, es iebāzīšu galvu. Un es domāju, ka tas ļoti daudz ko man devis arī tajā pārējā no jauniešu futbola uz pieaugušo futbolu. Un tāpēc es no savas puses sakot, kad man bija diezgan viegli pārēj, nezinu, jo es arī diezgan agri sāku pie vecākiem džekiem spēlēt, trenēties un tā. Tas dod, man liekas, ja tu treneris ļauj un spēlēt pie vecākiem džekiem, tas krietni norūp. Jā, noteikti. Kā jums liekas, parunāsim par tādām globālākām Latvijas futbola tēmām, Latvijas izlases rezultāti? Kā jums no malas šobrīd? Kas ir ok, ir labi, būs labi? Kā jums liekas vienkārši? Šobrīd pēc rezultāts, rezultāts, teiksim, nav tas labākais, bet komandas spēle noteikti ir uzlabojusies. Ir patīkami redzēt, kā komanda ir arī kolektīva ziņā. Viņi ir ļoti spēcīgi mainījušies. Var redzēt tiešām, ka vecie atbalsta jaunos. Nevar teikt vecie, tur jau nav baigi tik vecs, bet vienkārši sakot, vecuma ziņā tā vecuma robeža arī, kas ir izlasē. Un nereāli patīkami ir tas, kad Nikolato sauc jaunas spēlētājs. Viņš izmēģina, viņš dod iespēju arī jauniešiem, un tas ir superīgi, jo tie jaunieši, kas ir šobrīd, tas pats Daškevičs un tas pats Vārslavans, Zelenkovs, Vāpne, Darjošits arī. Viņiem tiek dot iespēju tik agrā vecumā nacionālajā izlasē, un tas priecē, tas ir tas, kas tev motivē, ka tu redzi, ka tu arī tur vari iekļūt pēc pāris gadiem, un ja šīs treneris paliks, tas būs superīgi, jo arī kādu spēli viņi rāda, kā komanda. Pāris spēles, ko šajā ciklā varējām redzēt, bija tiešām pozitīvi, un cerams, ka tā arī izlase turpinās, vienkārši rezultāts nāks klāt. Itāļu valodim saviem ir bišķiņi, tā kā gaidas. Bišķiņi, jā. Bišķiņi, vai tev bija bišķiņi, tev bija jau normāli, ja? Nē, otrādāk. Otrādāk? Jā, es biju mazāk Itālijā. Es biju kaut kādu gadu, varbūt vairāk. Opā, tas viss kārtībā. Gan arī klēpī iekrita. Braukājot pa pirmo līgu, apkārt ļoti daudz pilsētas ir stadioni. Kā vispārībā, vienkārši es neesmu sen braucis, tāpēc es šo jautājumu uzdodu ar infrastruktūru, ar visu futbolam. Ir mums tā kā, kaut kāda attīstība, mēs virzamies uz priekšu, ir stadioni ok vai nav ok? Kur spēlē komandas, kur viņas uzņem? Ir ok īstenībā. Priekš pirmās līgas pilnībā pietiekami. Vismaz, piemēram, tā spēle Smiltenē izbraukumā. Viņiem tur ir diezgan, tur tribīnes nav lielas. Laukums nav slikts, teikšu godīgi. Vienīgais tas, ka tur apgaismojums nebija diezgan labs. Bet Ģērtuvs pilnībā pietiek pirmajai līgai. Viņiem arī tur vairākas telpas bija, gan tā kā treneru korpusam un visam pārējiem. Kas vēl? Ventspilī palicis tas olimpiskais centrs. Tur ir ļoti labi. Tur ir LNK sporta parks arī. LNK sporta. Tas ir Rīgā, bet ja skatoties tās Rēzeknē īstenībā. Vienīgais tas, ka no Ģērbtuviem ļoti tālu jāiet ir. Nav ļoti tālu, bet ir jāiet bučos līdz stadionam. Tur tas tāds bišķīt nepatīkams moments. Bet Ģērbtuvs viss cīņa vispār. Tiešām tur ir super. Tā ir sanāk ledus hala, kas tur ir. Un tur tās futbolistiem, tas ir sanāk arī basketbolistiem, cik es saprotu, tās Ģērbtuvs, viņas ir ļoti liels. Tiešām, tik liels Ģērbtuvs es laikam nekur nebiju redzējis, tieši Latvijā vai vispār kādā citā futbola komandā. Kādos bučos jūs spēlējat? F50. F50, jā. F50. Man te arī pačukstēja jau, ka pārgājāt no Nike uz Adidām. Šeit šobrīd nav stāsts par brandiem, bet jautājums ir, kā jūs izvēlaties apavus? Kas ir tās lietas, kas jums ir svarīgākās futbola apavos?
Lai uzvarētu pirmo līgu. Kas ir svarīgākais? Man pirmkārt, man ir svarīgi, lai buči ir viegli. Tiešām, lai viņi nav smagi un lai ir arī mīksti apakšā. Man pats galvenais, lai man ir insoles iekšā ļoti mīksts un lai buči ir viegli. Tas ir pats galvenais. Un tā pārsvarā es arī izvēlējos bučus vienmēr. Bet tad vienā brīdī es no Nike'iem pārgāju uz Adidas šogad tikai tāpēc, ka ļoti pamanām kvalitātes zudums Nike bučiem, tīpaši Merkurieliem. Un izmēra apaviem ņemat mazāku? Vismazāko, jā. Yeah. Tas ir mazāk. Es ņemu pusizmēru. Varbūt bišķi vairāk nekā pusizmēru mazāk, jo pārsvarā man nepatīk, ka kājas staigā pucī. Melnie nagi eksistē? Ne. Nav vispār bijis? Nav bijis nevienu reizi. Gribzeķis? Ko izmantojat? Pro 90 es biju pamēģinājis. Man patika. Bet tā pārsvarā ikdienā ne, parastās seķis. Okay. Tagad varbūt padalieties ar kaut kādām, varbūt ir kaut kādas komēdijas situācijas no pirmās līgas burvības pagājušajā sezonā. Ir kaut kādas tādas situācijas, kāds kaut ko aizmirst, vai nav ieradies laikā, vai neatbrauc uz spēli. Jo mums bija, piemēram, vienreiz čalis, kurš Staicelē mēs spēlējām, Staicels Bebros. Jā. Un mums bija spēle, viņš no Jēkabpils bija, man liekas. Un viņam bija jābrauc ar vilcienu uz Rīgu, un tad viņš zvana trenerim, ka viņš ir iekāpis nepareizā vilcienā un aizbrauc uz otru pusi. Tieši spēles dienā kaut kādas 2 stundas iepriekš. Kad Džeks nebūs, viņš aizbraucis uz otru pusi. Tā. Es pat īsti nezinu šo sezonu. Man liekas, ka viss bija tik ļoti profesionāli. Viss tā gatavojās tām spēlēm, kad īsti neviens neko tā aizmirst. Tik trakā veidā nebija, bet kuriozi. Ja es runāšu, inside informācija tad iznāks ārā un kāds būs neapmierināts. Vēl pēdējais jautājums, ko es gribēju prasīt, kas bija jūs tie lielākie konkurenti? Tabulas ziņā skaidrs, tas bija Alberts un RFS laikam, jā? Jā. RFS mēs īsti neskaitījām. Alberts. Bija kāda vēl komanda, kas jūs ar ko bija pretīgi spēlēt, varbūt pateikt? Jā. Ar ko bija pretīgi spēlēt? Pirmā spēle pret PPK. Pirmā spēle pret PPK un pret Ventspili. Trīs spēles mums bija mājās, kausā un izbraukumā. 2 spēles mēs viņiem zaudējām, gan kausā, gan izbraukumā, bet ar viņiem bija, visgrūtākās spēles tiešām ar viņiem bija. Tiešām, viņi ir riktīgi cīnītāji. Ventspils, to es zinu arī pēc tā laika, kad es biju tur. Viņi riktīgi cīnās, un arī šogad viņi izties diezgan neslikti pret tādām komandām kā Superno, tur Alberts, tas, kas ir no pirmā piecinieka. Tiešām viņi izties labi, un ar tiem laikam bija visgrūtāk spēlēt šogad. Un par Albertu runājot un viņu spēli pret Grobiņu, pirmā spēle. Skatījāties, neskatījāties? Ne? Es zinu tikai rezultātus, bet es pašu spēli neskatījos. Es bišķiņu moments redzēju, tas bija darbdienas vidū, diemžēl, bet kā jums liekas pēc sajūtām? Tas virslīgas Grobiņi ir švakāk? Virslīgas Grobiņi ir švakāk. Ja? Jā, noteikti. Tā vismaz es domāju. Jo es atceros, kāda bija spēle pret Albertu, abas 2 spēles. Arī viņu stadionā. Tur, kur viņiem parasti ir pārsvars, jo viņi spēlē parasti uz tādiem ne īpaši labas kvalitātes sagumiem. Bet tā, kā mēs spēlējām mājās pie mums, viņiem vispār nebija varianti. Viņi neizveidoja ne momentus, neko. Mēs vienkārši viņus vazājām tiešām visu otro spēli ar bumbu. Es nezinu, tur varbūt statistika kaut ko melo, bet pēc sajūtām bija 70-30 tiešām. Bet viņi, cik es var vinēt virslīgas? Nē, protams, visu cieņu. Tādā ziņā visu cieņu. Bet, otrā spēlē, kā domājat, rezultāts būs līdzīgs vai tomēr Grobiņš saņemsies? Es domāju, ka Grobiņš saņemsies. 100%. Kaut kas viņam nesanāk to pirmo spēli. Nē, es protams, novēlu abām komandām veiksmi, bet manuprāt, šķiet, ka virslīgas komandai vajadzētu tomēr apspēlēt pirmās līgas. Man ar tā liekas, bet pat pašai pēdējai vietai arī, arī Jelgava, kas izkrīt, es domāju, ka arī Jelgavai vajadzētu apspēlēt tādu pašu komandu kā Alberta. Jebkur pirmās līgas komanda, jo tas ir savādāks treniņu cikls, savādāks spēles, savādāki pretinieki arī, un tas viss ir. Ok, tātad pirmām kārtām, kā vienmēr, visiem viesiem mums ir dāvanas.
šeit ir jums. Paldies, ka atnācāt ciemos. Paldies. Tāpatās mums ir arī dāvana no viesiem. Es tuliņas. Šāds te ar visu pirmās līgas čempionu parakstīts krekls. Un jautājums, uz kuru atbildes rakstīsiet komentāros zem šī video, ir, cik procentu spēļu aizvadīja pamatsastāvā gan Ričards, gan Haralds pagājušajā sezonā. To rakstiet komentārā apakšā. Un tad tiksiet pie šāda te supernovas čempionu parakstīta krekliņa. Man liekas, ka krūta kolekcionējuma lieta. Nākamgad viņi ap divi būs virslīgā, vinnēs virslīgu. Pastāstīs, kā svinēt čempionu titulu virslīgā. Paldies jums par atklātu, foršu, interesantu sarunu, jo es domāju, ka cilvēkiem būs interesanti paklausīties par to, kā iet pirmajā līgā, jo mēs visu laiku aicinām no virslīgām un no virslīgas un no dažādu citu futbola sabiedrības cilvēkus. No pirmās līgas pie mums neviens nebija bijis, un tāpēc ir interesanti arī man personīgi paklausīties par to, kā iet pirmajā līgā, kā domā jaunizcepti čempioni. Un pēc ar jums, skatītāji, tiekamies atkal nākamajā epizodē, kas atkal būs šeit. Būs superīgi viesi, ir jau sarunāti. Tā kā tiekamies. Čau! Čau! Čau!